Programma viesnīcu pakalpojumu organizēšana ilgs 2 gadus, 3 mēnešus. Un šajos 2 gados studenti apgūst visu viesnīcas departamentu darbību un vadību. Protams, arī personāla vadību, protams, arī mārketingu, finanses. Tātad visu, kas ir nepieciešams, lai vadītu kādu no viesnīcas departamentu. Un programma ietver arī praksi. Prakse mums ir pēc 1. studiju gada un pēc 2. studiju gada. Prakse tiek organizēta sadarbībā ar mūsu partneriem. Tās ir viesnīcas Latvijā, ārzemēs, pārsvarā tādi pasaulē zināmi viesnīcu tīkli, kā Radisson, kā Marriott, kā daudzi citi, kuros ir ļoti augsti kvalitātes standarti. Prakse ilgst vairākus mēnešus, tātad studijas notiek no septembra līdz mājam, un sākot ar jūniju, kad sākas aktīva turismu sezona, mēs nodrošinām studentus ar prakses vietām. Šīs prakses vietas ir gan Latvijā, gan arī ārzemēs, un prakse ir apmaksāta. Prakses laikā gan mēs, koledža, maksājam studentam stipendiju. Šobrīd tā ir virs 1000 eiro mēnesī šī stipendija. Un arī darba devēji maksā darba algu, kas arī jau sasniedz gandrīz 1000. Un līdz ar to studentiem prakses laikā ir iespēja ļoti labi nopelnīt gandrīz 2000 eiro mēnesī.